Čau! Mani sauc Andra, un es dzīvē eju savu izzināšanas ceļu un priecājos, ja kāds man piebiedrojas šajā ceļā un nāk kopā ar mani. Šo ceļu es eju dažādos veidos. Strādāju ar enerģijām, rīkoju pasākumus, rakstu enerģētiskas pasakas, dažādus darbiņus, kurus visus caurvīja enerģija, jo mums katram ir kaut kāda enerģija, un šos pasākumus, kurus es rīkoju, tiem caurvies mana enerģija, kuru nodod tālāk. Un arī šoreiz es rīkošu pasākumu, jeb nodarbību ciklu par tēmu, kur man pašai ir interesi izzināt, saprast, un aicinu piedalīties arī citus tajā. Šodien šī ir kā pirmā nodarbība ciklam par tavu personīgo motivāciju. Jo mums katram ir kaut kāda motivācija, kādēļ mēs kaut ko darām vai kādēļ nedaram. Varbūt citreiz tā motivācija nav. Varbūt citreiz mēs darām lietas kaut kā savādāk, nevis motivācijas dēļ. Un šodien šajā, ko jūs tagad klausīsieties, dzirdēsiet channelingu, kurā tiks uzdot jautājumi par motivāciju, par tās veidiem, vai cik tā ir svarīga, vai tā ir svarīga. Un turpmāk pēc šī channelinga ieraksta sekos nodarbību cikls, kurā jau katrs strādās ar savu motivāciju. Kopā būs 4 nodarbības, kurās tikšanās reizē es vadīšu dvēseles ceļojumu, jeb vienkāršiem vārdiem sakot meditāciju, kurā katrs dalībnieks ies izpētīt pats savu motivāciju. Saprast, no kurienes tā viņam rodas vai nerodas, vai vēl kaut kā savādāk, jo pat viss motivētākais cilvēks, kurš iet un dara un strādā un sasniedz, var būt nemotivēts. Jo kādēļ tev ir motivācija tik ļoti iet un darīt un sasniegt, bet varbūt nav motivācijas atpūsties. Zem pat šāda visaktīvākā cilvēka apakšā var slēpties motivācijas neesamība. Lūk, tad šo 4 nodarbību laikā tev būs iespēja izpētīt savu personīgo motivāciju. Aicinu piedalīties katru, kuram tas ir interesanti un saistoši. Un jebkurā gadījumā, ja ir papildus jautājumi, var tos man uzdot, bet par nodarbību ciklu datums vēl nav izziņots, bet interesanti jau var pieteikties. Tātad būs 4 nodarbības, 1 reizi nedēļā. Tā būs trešdienu vakara, kad mēs tiksimies Zoom tiešraidē. Tie, kur nevarēs tikt klātienē, būs arī ieraksts, kur varēs noklausīties. Katru nedēļu būs arī kāds uzdevums, kurš palīdzēs vēl vairāk tev saprast to, ko tu piedzīvoji šajā ceļojumā, jeb meditācijā, izzinot savu personīgo motivāciju pētot, jo var gadīties, ka apakšā slēpjas nevis motivācijas esamība vai tās trūkums, bet kaut kāda cita lieta, kas iespējams tev traucē, kā piemēram, tu vēlies jau daudzus gadus sasniegt kaut ko vienu, izrādās varbūt tas vairs nav aktuāli, bet tu vienkārši neesi bijis
spējīgs pateikt sev, kad šis ceļš man vairs nav ejams. To tev būs iespēja noskaidrot šajās 4 nodarbībās. Tālūk, tā kā aicinu nākt tevi kopā ar mani izzināt savu personīgo motivāciju. Paldies! Tā. Pajautā? Kas ir motivācija? Motivācija ir tāda iekšēja sajūta, kur katram var atšķirties. Bet tad, kad tu viņu sajūti, tā liek tev darīt, iet uz priekšu, mēģināt, riskēt. Tāda sajūta, kura ir aktīva. Motivācija ir kā darbības vārds. Tā nav pasīva. Vai no malas vērojoša. Motivācija liek kustēties. Motivācija ir kustība. Tā var būt kustība, ko citi nemana. Bet iekšā tu zini savu motivāciju, sajūti to kā darbību. Vai ir vēl kaut kas pie šī jautājuma, ko pateikt? Ja cilvēks ir motivēts, nevienmēr tas nozīmē, ka šī kustība un darbība, kā iepriekš minēts, ir redzama citiem kā skrienošs, lecošs. Tava iekšējā darbība var notikt arī mazās, klusās lietās, kā tava motivācija var izpausties. Tas nevienmēr ir skaļi un ar blīkšķi jāsaprot.
atbildēji? Jā, paldies. Mhm. Vai motivācija ir svarīga? Tā ir svarīga. Tad, ja tu vēlēsies iet uz attīstību, gan kā dvēsele, gan kā cilvēks, pajautā vēlreiz. Vai motivācija ir svarīga? Kāpēc? Tā ir svarīga tad, ja tu vēlēsies attīstīt sevi un pilnveidot sevi gan kā cilvēku, gan kā smalkāku būtni ar dvēseli un kā enerģijas nesējs šeit uz zemes. Jo bez motivācijas, kas ir kā darbība, var iestagnēt, iegrimt uz vietas. Un kad tu esi uz vietas, tev nekas apkārt nemainās. Stāvot uz vietas, tu vari aizsniegt tikai tik tālu, cik plešas tavs roku platums. Un tu neaptversi neko vairāk. Viss atkārtojas. Mhm. Pie šī ir vēl ko piebilst? Kāda bija jautājums? Vai motivācija ir svarīga? Tā ir svarīga tad, ja tu vēlies redzēt, zināt, just, piedzīvot kaut ko vairāk nekā ir tavā ikdienā. Viss. Paldies. Vai katram cilvēkam atšķiras motivācija? Jā, motivācija atšķirās pēc tā, ko viņš vēlas, kur viņš vēlas nokļūt, aiziet, piedzīvot, redzēt. Mhm. Vai pie šī jautājuma ir vēl ko piebilst? Nu, Paldies. Kā noturēt motivāciju? mhm. Tā man nāk mazliet savādāk atbild nekā ir jautājums.
Tā ir jānotur tad, ja tu vēlies iziet ārpus sava ikdienas loka, sava ikdienas apļa. Kā noturēt? Tas ir ar kādām darbībām? Tas nāks, tas ir katram individuāli. Šo es nevaru atbildēt, jo katram cilvēkam ir atšķirīgi veidi, paņēmieni, darbības, ikdienas soļi, ar kuriem savu motivāciju noturēt. Nav vienotas atbildes, kas der katram cilvēkam. Labi. Bet vai vienmēr vajag noturēt motivāciju? Nē, nevajag. Arī šeit ir katram cilvēkam individuāli. Var būt posmi, kad motivācija ir aktīva un aktīvi tiek izmantota, sasniedzot kaut ko iespējams, lai vieglāk saprast, var teikt, kā paņemt pauzi no motivācijas, lai pabūtu tajā vietā, kur šī motivācija ir tev aizvedusi. Nav jābūt vienmēr no piedzimšanas līdz beigu dienai konstantā motivācijas stāvoklī. Ir reizes, kad ir vienkārši noderīgi būt pauzē tikai tādēļ, lai būtu tajā mirklī un vietā, uz kuru tu gāji, lai to izprastu, izjustu, ielaistu sevī. Kāds bija jautājums? Vai vienmēr vajag noturēt motivāciju? Nē, nevajag. Ir reizes, kad var būt motivācijas pārtraukumi, jeb pauzes. Viss. Kas ir iekšēja motivācija? Iekšēja motivācija ir kā tāda visdziļākā vēlēšanās, kuru vēlies piepildīt. Kā dzimšanas dienā nopūšot svecītes, iedomājoties vēlēšanās, to tik ļoti, ļoti gribas. Tāda ir iekšējā motivācija, kura tev liek iegūt šo vēlēšanos. Tā nāk no tavas iekšienes būtības, no tavas personības, no tava kodola. Tev iekšējā motivācija. Tas esi tu,
kāds tu esi, kāda ir tava vēlme. Vai ir vēl kas piebilstams pie šī jautājuma? Iekšējā motivācija var būt vairāk kā viena, tās var atšķirties vai pamainīties dzīves posmos. Kas ir ārēja motivācija? Ārējā motivācija būtu salīdzināma kā ērtums. Būt motivācijas radītajā kustībā un darbībā, lai tev ikdienas cilvēka dzīve būtu ērta, lai būtu ērti pārvietoties, ja tev vajag automašīnu vai ērti apsēsties, tev vajag dīvānu. Pajautā vēlreiz. Kas ir ārēja motivācija? Ārējā motivācija ārējo motivāciju vairāk prasa cilvēka ķermenis. Ārēja motivācija var būt no ārējiem impulsiem, kā citiem cilvēkiem. Tas nozīmē tava ģimene. Ja tev ir bērni, tu vēlies par tiem parūpēties, tev ir motivācija nopelnīt algu, jo tu rūpējies par saviem bērniem. Ārēja motivācija ir ārēji apstākļi. Mēs saprotam? Jā. Varam tālāk? Ja bija saprotam, tad jā, ja vajag vēl. Tad saki. Bija saprotami. Okay. Vai mēdz būt tā, ka cilvēks sevi grib motivēt tur, kur viņam nevajag? Jā, tā mēdz būt. Tas mēdz gadīties biežāk no ārējiem motivācijas stimuliem. Kā piemērs, vecāki tev visu bērnību teica, tev ir jākļūst par ārstu. Ārsti ir godāta profesija, vajadzīga. Un tas jau motivē, lai iegūtu ārsta diplomu, gadiem mācies. Bet tā nav tava motivācija, un tā nav bijusi tava iekšējā motivācija.
Kāds bija jautājums? Vai mēdz būt tā, ka cilvēks sevi grib motivēt tur, kur viņam nevajag? Un kas Jā. tad notiek, ja tā dara? Jā, cilvēks tad sevi motivē tāpēc, ka viņam bija jārējie apstākļi. Vecāki, kuri teica, tev tas ir jāizdara. Cilvēks dara, sevi motivē. Un kas tad notiek? Kaut kādā dzīves posmā, agrāk vai vēlāk, tu saproti, ka tas nav tas, ko tu vēlēsi. Kas tad notiek? Katram tas var būt individuāli, katram cilvēkam tas var izpausties savādāk. Bet sekojot šādai motivācijai, kas nav tava vai kas nav. Cilvēks var būt nomākts. Cilvēks var sākt nesaprast, kādēļ viņš to dara, neredzēt mērķi vai zaudēt prieku par ikdienu, zaudēt prieku par kaut kādām darbībām, lietām, vietām, kas kādreiz ir radījuši prieku. Cilvēks palēnām apdziest viņa dzirksts, kas iepriekš ir turējis šo motivāciju aktīvi. Kā izskaidrot, ka cilvēkam ir motivācija un tad tā pazūd? Tad iespējams tā nav bijusi viņa patiesā iekšējā motivācija. Varbūt tā ir bijusi kāda ārējā motivācija. Un kādā brīdī iekšējā tava būtība vai dvēsele saprot, ka viss pietiek un tev tiek dots kā tāds signāls, šo nevajag. Bet arī šis ir ļoti individuāli. Ne jau vienmēr ir tā, ka šo nevajag. Pajautā vēlreiz. Kā izskaidrot, ka cilvēkam ir motivācija un tad tā pazūd? Kādos gadījumos mēdz tā būt? Var būt arī ir motivācija un pazūd. Tādos gadījumos, kad ir šī pauze, par ko es jau minēju, cilvēks ir jau bijis ļoti motivēts, kaut kādu ceļu posmu nogājis šajā motivācijā un ir sasniedzis to punktu, kur ir mazliet jāapstājās, lai pabūtu tajā vietā, tajā dzīves punktā. Tajā brīdī ar tiem cilvēkiem. Lai tā kā pieņemtu un nostiprinātu to sevī. Bet šis arī ir ļoti individuāli. Šeit var būt daudz varianti un nav viens kopējais kopsaucējs.
Var tālāk? Mhm. Kas cilvēku virza, ja tam dzīvē nav motivācija? Ārēji apstākļi. Visi grib būt pēduši, lai šis cilvēku ķermenis kustētos. Tam vajag siltumu, ēdienu, gādību, līdz cilvēkus. Arī tas ir dzinuls, tie varbūt instinkti. Ir gadījumi, kad cilvēka dvēsele ir ļoti spēcīga un tā vienkārši to virza. Tur ir saistība ar citām dzīvēm. Tur šobrīd dziļāk es neiešu, bet pamat vajadzības ir katram cilvēkam. Pat tad, ja viņš nav motivēts, joprojām viņam vajag drošu vidu, lai viņš izdzīvotu. Ēdienu un apstākļus. Es atbildēju? Jā, paldies. Mm. Kas nosaka to, vai cilvēks ir vai nav pa dzīvi motivēts? Es šo jautājumu vai kaut kā savādāk. To tā nevar noteikt. Tas ir Vai ir kādi rādītāji tam, vai cilvēks ir motivēts vai nē? Vai tā ir audzināšana, rakstura iezīmes? Vai arī visiem ir motivācija un viss no paša ir atkarīgs? šeit daudz lietas, kas var apvienoties un noteikt to, bet arī cilvēka tā grība un personība. Citi cilvēki ir mazāk prasīgi, ja tā var teikt. Ja viņa iekšējā būtība pieņem to tādu dzīves izaugsmes līmeni, kur viņš jūtas komfortabli, viņam var nebūt vēlme iet kaut ko, iet ārpus tā. Pajautā vēl vienreiz. Kas nosaka to, vai cilvēks ir vai nav pa dzīvi motivēts? Kādi ir tie kritēriji? Tur arī ir ļoti daudz lietiņas, kas var sastāties, un arī katram individuāli. Arī tie var būt ārējie apstākļi, vai tie ir vai nav motivējoši, kā cilvēki tev apkārt esot.
viss jau būs tāpat, kā bija man un tavam tēvam un tavam vecstāvam, tad tā būtu audzināšana, kur atņem to dzirksti, ka tu vari ticēt savai iekšējai motivācijai iet un tomēr darīt. Tas ir arī ļoti individuāli, to nevar tā pateikt visiem vienādi, bet tur ir daudz gan no personības atkarīgs, gan no vecākiem, no audzināšanas, arī no, kā var teikt, kultūras, tā teikt, reģiona, kur cilvēks ir piedzimis. Citam nav vispār iespēja izpaust ne sevi, ne savu būtību. Tur ir motivācija apgriezt jau saknē, jo viņam nav iespēja izpausties pat ar brīvu runu. Ir ļoti daudz faktoru individuāli. Es atbildēju. Jā, paldies. Es pajautāšu vēl vienu jautājumu. Ja cilvēks visu dzīvi, dažādu apstākļu dēļ, ko tu šobrīd stāstīji, nav izjutis sevī ne īsti iekšēju motivāciju, ne īsti ārēju motivāciju, vai viņš to var iegūt, tāpēc, ka saprot, ka jā, es gribu, vai to var sevī iedzīvināt, šo iekšējo motivāciju? Jā, var. Jā, var, bet tas, ja cilvēks jau ir visu mūžu dzīvojis, kā tu minēji, tad tas nenotiks tā stundas laikā. Bet cilvēks var sevi noskaņot uz tādu motivācijas viļņa, un tas prasa ieklausīšanos sevī, novērtēšanu savu esošo vietu, vidi, cilvēkus, darbus, visu, kas šim cilvēkam ir apkārt. Novērtēt arī viņa iekšējo pasauli, vai viņš kādreiz ir pievērsis uzmanību savai iekšējai sajūtai. Var, cilvēks var, bet ir jābūt vēlmei arī. Vieglāk ir, ja ir atbalstoša vide, atbalstoši cilvēki. Tad cilvēkam ir vieglāk. Jāsāk ir ar diezgan lielu izpēti. Kas tad ir bijis un kā ir bijis līdz šim? Kādēļ šī motivācija varbūt nav bijusi? Es atbildēju. Jā, paldies. Vai ir vēl kaut kas, ko jūs vēlaties pateikt par motivāciju vai vispār kaut ko tiem, kas izvēlēsies nākt šo ceļu kopā ar Andru?
Motivācija ir tāds vārds, kas tev bieži lietots. Tāds kā tāds kopīgs apzīmējums. Bet motivācija katram ir pilnīgi savādāka, jau balstoties uz visu pateiktā. Iekšējā un ārējā apstākļi, dzīves gājums, pieredzes. Mums katram ir pilnīgi individuāls un nav vienīga kopēja darbība izdarāma, kas visai pasaulē liks kļūt motivētai. Tas ir katram individuāls ceļš, individuāls darbs un sapratne un vajadzība, kādēļ. Jā. Tas arī ir mērķis šīm nodarbībām, kas sekos vēl Andras vadībā. Katrs pats priekš sevis pēta. Es atbildēju. Jā, paldies tev. Jautājumu vairāk nav. Tas viss, jā. Jā. Labi, paldies.